Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim centrāla apkuras kamīnu krāsni ar cepešu krāsni Nordics. Tagad nedaudz apskatīsim Nordica tehniskos parametrus. Tās platums ir 59,5 cm, augstums ir 108 cm, dziļums ir 52 cm, dūmada diametrs ir 130 mm un svars ir tuvu 150 kg. Krāsnī var kurināt gan malku, gan briketes. Krāsns ir ražota Bulgārijā, un tā ir visi Eiropā nepieciešamie certifikāti, tā skaitā ekodizaina. Krāsns kopējā jauda ir 15 kW, kuras sadalās 9 kW ir tieši centrāla apkuras sistēmai, tātad radiatoriem, akumulācijas tvertnē, siltajām grīdām, kombinētajām ūdens boileriem un tā tālāk. Un 6 kW izdalās tieši no krāsns pašā istabā. Tātad istabā, kurā atradīsies krāsns, radiatori vai siltās grīdas nebūs nepieciešami. Konkrētajā krāsnī dūmats iznāk tikai no augšas, un tajā ir arī iestrādāts šķībers. Tālāk pati krāsnes augšpuse ir izgatavota no tērauda, un tā ir vairākas atveres cepešu krāsnes tīrīšanai. Tos var viegli izņemt, un tad ir piekļuve apkārt cepešu krāsnī, kur var uzkrāties sodrēji. Tie ik pa laikam ir jāiztīra. Tālāk jau parunāsim par ļoti svarīgu šīs krāsnes sastāvdaļu, tās cepešu krāsni. Cepešu krāsnes durvis ir izgatavotas no tērauda, un tajās ir iestrādāts liels stikls, caur kuru varēs redzēt, kā gatavosies jūsu maltīte. Tālāk ir kromēts tērauda rokturis. Patīkami redzēt, kad apkārt stiklam arī ir ievietota degaukla. Tas palīdzēs noizolēt stiklu, lai cepešu krāsnī ir mazāki siltuma zudumi. Tālāk jau pati cepešu krāsnes iekšpuse ir izgatavota no tērauda, un komplektā nāk gan liela cepešu panna, kā arī plauktiņš, uz kura cepešu pannu var uzlikt. Krāsnes korpuss ir izgatavots no tērauda, un tas ir apstrādāts ar karstumizturīgi melni matētu krāsu. Tālāk jau varam redzēt šādu te detaļu. Tā ir tīrīšanas lūka. Tūdaļ to attaisīšu, lai jūs redzētu, kā tā strādā. Patīkami redzēt, ka pat lūkas durtiņas, kuras salīdzinoši reti būs jāatver, arī ir pilnībā izolētas ar biezu degauklu. Paši rokturīši, ar kuriem varēja attaisīt, arī ir izgatavoti no tērauda un ir kromēti. Tālāk jau attaisot šīs durtiņas vaļā, redzēt, ka ir piekļuva cepešu krāsnes apakšai, kas ir ļoti būtiski, lai to vienkārši var iztīrīt, jo starp cepešu krāsni un pašu degkameru vēl ir siltummainis, un savādāk tas ir ļoti grūti, ja nav šādas te durtiņas. Šādi te tīrīšanas lūki ir ļoti būtiski, jo kvalitatīvai malkas krāsnī ne tikai ir labi jāstrādā, bet arī ir jābūt viegli tīrāmai, lai darbība netiktu ietekmēta pat ilgākā laika termiņā. Jau esam nonākuši pie svarīgākās centrāla apkuras krāsnes sastāvdaļas, kas ir pati degkamera. Bet pirms tam apskatīsim pašas durvis. Tas ir izgatavotas no tērauda. Tajās ir iestrādāta sekundārā gaisa padeve liesmas kontrolē. Ar šīs gaisa padeves palīdzību varēs paildzināt degšanas ilgumu. Tālāk ir rokturis, kas ir izgatavots no kromēta tērauda. Tāpat arī gaisa padeves rokturis ir izgatavots no kromēta tērauda. Un pašās durvīs ir iestrādāts salīdzinoši liels degkameras stikls. Un kuršanās procesā tas arī paliks tīrs, pateicoties sekundārajai gaisa padeves sistēmai, kas izveidos tādu kā gaisa aizskaru priekšā stiklam, neļaujot tam aizkvēpt. Tagad atvērsim degkameras durvis. Ir patīkami redzēt, ka arī šīs degkameras durvis, visas kā pārējās durvis, ir noblīvētas ar šo te degauklu, gan pašas durvis, gan arī stikls. Tālāk jau ieskatīsimies pašā milzīgajā degkamerā. Šai krāsnī bez pārspīlēšanas tiešām ir liela tā. Pēc tam pamērīsim malkas ietilpību. Bet vispirms apskatīsim degkameras uzbūvi. Tātad visa degkamera ir izklāta ar biezām šamata plāksnēm, kas, protams, ir arī nomaināmas. Apakšā ir čuguna reste. Un tālāk parunāsim par pašu siltummaini, kas ir atvērtā tipa, kas nozīmē, ka tam ir tiešā saskarsme ar uguni, kas nozīmē, ka siltums ļoti ātri nonāks uz jums vajadzīgajām iekārtām. Tas ir radiatori vai siltās grīdas. Nebūs ilgi jāgaida, kamēr māja vai dzīvoklis uzsils. Protams, arī šāda tipa siltummainis ir ļoti efektīvs. Principā tiešā saskarsme ar uguni, ļoti maz siltuma zuduma tieši krāsnes korpusā. Un trešais siltummainim palīdzēs šī ķieģeļu ārējā apdare,
jo, kad šie ģieģeļi uzsils, tie lēnām atdos siltumu uz pašu siltummaini. Pat pēc tam, kad malka krāsnī jau būs beigusies, neliels siltums tiks arī atdots uz siltummaini. Nevajadzētu sagaidīt akumulācijas spējas milzīgas, bet tas varētu būt mazs bonus šāda tipa uzbūvēja. Mums ir bijuši arī vairāk jautājumi par šāda tipa siltummaiņu uzbūvi, vai tas ir izturīgs, un atbilde ir jā. Ražotājs katru siltummaini, protams, arī pārbauda, un tie ir arī testēti Eiropas laboratorijās. Šāda te siltummaiņu tehnoloģija ir tāda, kad vienmēr ir siltummainī jābūt ūdenim, jo ūdens lieliski absorbē siltumu, neļaujot pašam siltummainim izdegt. Tātad, kamēr šajās te caurulēs atradīsies ūdens, sistēma strādās nevainojami, tāpēc krāsnes var strādāt tikai, kad tā ir pieslēgta centrāla apkurses sistēmai. Bez ūdens vai etilēna glikola sistēmā iekšā tā strādāt nedrīkst. Šeit var redzēt siltummaini no aizmugures, turpgaitu un atpakaļgaitu, un arī var redzēt, ka šeit ir tāds kā korpuss plāksnē, kur ir ieskrūvēti iekšā, kas nozīmē, ka šo siltummaini ir ļoti vienkārši izskrūvējot pāris skrūvis, nomainīt pret pilnībā jaunu. Ja gadījumā ir bijis kāds ilgāks elektrības pārāvums vai arī kāda cita iemesla dēļ ilgi krāsnes ir degusi bez ūdens, tad šo siltummaini ļoti vienkārši var nomainīt. Kā jau iepriekš minēju, ietilpība šajā dekamerā ir milzīga. Tūlīt pamērīsim arī ar metromēru. Malkas pagals šādā virzienā līdz 40 cm. Un šādā virzienā līdz pat 45 cm. Slīpi pagalis var ielikt līdz pat 50 cm. Tālāk jau gandrīz pašā krāsnes apakšā varam redzēt tādu kā atvilkni, kurā ir iestrādāta primārā gaisa padeve. Ar šīs gaisa padeves palīdzību ir ļoti vienkārši iekurt krāsni, kad jau krāsnes kurās to var aizvērt ciet. Un šī gaisa padeve ir iestrādāta pelnu atvilknē, kas ir pamatīgi liela, pietiks ļoti daudzām kurināšanas reizēm, un arī šāda tipa pelnu kaste. Viens ir ļoti vienkārši ievietot, tā vienmēr būs taisna, tā nebūs šķīvi, un otrs arī ļoti vienkārši iztukšot. Ļoti ātri izņemt, un tas padara šo krāsni par ļoti vieglu kopjamu. Pašā krāsnes apakšā varam redzēt tādu kā tukšumu. Šī ir vieta malkai vai kādiem citiem kurināšanas piedarumiem. Tā nav pati augstākā malkas nodalījuma vieta, bet tā ir ļoti dziļa, tāpēc ļoti laba funkcija. Arī pat ja novietojat pāris pagalus, tad šo vietu ir viegli sakopt, jo no malkas netīruma nebūs gan uz grīdas, bet gan vienā vietā zem pašas krāsnes. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par Nordics centrālapkures kamīna krāsni ar cepešu krāsni. Ja gadījumā jums ir kādi papildus jautājumi par konkrēto modeli vai par jebkuru citu malkas krāsnes modeli mūsu mājaslapā, droši sazinieties ar mums kontaktu sadaļā, mēs jums palīdzēsim. Ja gadījumā vēlaties kādu krāsni apskatīties klātienē, tas arī ir iespējams. Mēs atrodamies mūsu izstāžu zālē, kas ir netālu no Spunķciema Jūrmalas tuvumā. Pēc iepriekšējā pieraksta jūs esat laipni gaidīti. Paldies vēlreiz, lai siltums katrās mājās!